Evelīnas virtuālajā skolā ir jauns produkts vārdšķiru bingo. Vai tu esi kādreiz spēlējis skaitļu bingo? Ja jā, tad tu zini, kā jāspēlē bingo. Ja nē, tad es tev tūlīt izstāstīšu par pamatu ņemot šo te jauno vārdšķiru bingo. Komplektā ir spēļu pamatnes, un tās ir dažādas. Ir šādas, uz kurām ir 10 vārdšķiru simboli, kurus pielieto Montessori pedagoģijā. Tāda ir pamatnes, uz kurām ir krāsaini kvadrāti, un krāsas ir tās pašas, kas ir šiem te simboliem. Un trešais variants pamatnēm ir šāds, uz kurām ir arī uzraksti. Tātad uz melnā kvadrāta būs rakstīts lietvārds, uz tumša zilā īpašības vārds, uz violetā vietnieku vārds un tā tālāk. Lai spēlētu šo bingo, bērnam tā kā būtu jāzina, ka ir 10 vārdšķirs, bet ir arī šāds spēles laukums, kurā ir jāzina bērnam 4 vārdšķirs. Lietvārds, darbības vārds, īpašības vārds un skaitļu vārds, un viņš jau var spēlēt šo te bingo. Un arī šeit ir 3 veidu pamatnes ar simboliem, iekrausots un arī ar vārdšķiru uzrakstiem. Tātad spēli var sākt spēlēt jau zinot šīs te 4 vārdšķirs. Bet var arī spēlēt nezinot un tad iepazīt laika gaitā. Tātad ir vajadzīgs pamatnes. Ir vajadzīgi marķieri, sauksim tā, kurus likt virsū uz spēles laukumiņiem. Man ir šādi krāsaini akmentiņi. Es esmu spēlējis arī izmantojot šos te divdimensionālos Montessori vārdšķiru simbolus, liekot tos virsū uz spēles pamatnes. Ja tev galīgi nekā nav, ko varētu izmantot, lai aizklātu spēles laukums, tad materiālā ir pievienots arī šāds te dokuments lapa, no kuras tu vari izgriezt ārā šos te kvadrātus un tad tos likt virsū. Es gan ieteiktu izmantot arī lipekli, ar kuru varētu pielīmēt viegli, jo, ja spēlē dalībnieki iekarst un aizraujās un sāk plātīt rokas un smieties, tad var aizpūst prom tos pelēkos kvadrātiņus. Un vēl variants ielaminēt, un tad ar baltās tāfeles flomāsteru vienkārši nosvītrot to vārdšķiru, kuru vadītājs būs nosaucis. Uzvar tas, kurš pirmais savāc vienu līniju aizpildīt, vai nu vertikāli, vai nu horizontāli, vai pa diagonāli. Vēl var spēlēt līdz brīdim, kad viss laukums ir aizklāts ar šiem te marķieriem, vai arī, piemēram, tikai stūri ir jāizklāj. Tātad jūs kopā ar spēles dalībniekiem vienosieties, un pie noteikumiem ir aprakstītas visas variācijas, droši vien, ka vēl var izdomāt savas variācijas. Nu, ko tad nozīmē uzvarēt šajā bingo spēlē? Spēli, lai spēlētu, ir nepieciešami vārdiņi, katrai vārdšķirai atbilstoši vārdi. Un tie arī ir dokumentā, un tie ir 3 veidos radīti. Ir tādi, kuri ir tajās pašās krāsās, kā simbols. Un patiesībā bērns jau tā kā varbūt līdz galam nesaprotot konkrēto vārdšķiru, bet viņš zina, gaiši zilais bija skaitļa vārds, viņš saka, ka viņam ir. Pirmais līmenis ir tāds, kur visi vārdiņi, attiecīgās vārdšķiras ir uzrakstīti attiecīgajā krāsā, un bērnam vienkārši ir jāprot zebenīgi norēģēt. Nākamais līmenis ir tāds, ka vārdiņi ir uzrakstīti attiecīgās vārdšķiras krāsā. Un tu redzi, ka šeit es esmu izdrukājis, lai tev parādītu, ka tev nav obligāti jādrukā šādi te lielas kartītes, jā. Šeit ir 9 uz vienas lapas, bet tu vari arī izvēlēties iestatījumos, tad, kad tu printē, ka tu vēlies, lai izdrukā 2 lapas uz vienas vai pat 4. Tu vari paeksperimentēt, varbūt pilnīgi pietiek arī ar šādām mazākām kartītēm, vai tā kā man ir drukātas 2 uz vienas lapas, tad šit tik te lielas ir manas vārdu kartītes. Dokumentā ir arī 3. veida kartītes, kurās visi vārdi ir melnā krāsā. Nu, tas ir tas grūtākais līmenis, ka vadītājs nosauks vienkārši vārdu, piemēram, pirmā, un bērnam ir jāsaprot, kurai vārdšķirai tad tas pieder. Tātad tas ir tas grūtākais spēles variants. Un tajā grūtākajā spēles variantā pie kādiem no vārdiem ir arī klāt zvaigznīte, jo ir vārdi, kas pieder vairākām vārdšķirām, ne tikai vienai. Tātad tas arī ir tāds īpašās intereses moments, un ja jums, piemēram, rodās kādas domstarpības spēlējot spēli, tad vienmēr varat izmantot kontrolu karti, tā ir gan krāsaina, gan melnbalta, un pārbaudīt,
kurai vārdšķirai tad konkrētais vārds pieder. Uzspēlēsim tagad mēs divatā, to vienkāršāko variantu. Tad tev ir jāzina darbības vārds, lietvārds, īpašības vārds un skaitļa vārds. Tad mums ir spēles pamatnes, mums ir arī šie te marķieri, un šeit var izvēlēties. Varbūt, ka bērns grib visus zilos akmentiņus, varbūt visus zaļos, bet varbūt raibi. Tas nav svarīgi. Un mēs varētu vienoties, ka mums ir jāsavāc viena vertikālā līnija. Mums ir vajadzīgs šīs te kartītes. Es ņemšu pirmo līmeni, kur visas ir iekrāsotas, un es tūlīt tās sajaukšu šādi te, lai tās ir jauktā secībā. Es to, kā saka, daru šādi, un tad es vēl varu arī šādi sajaukt, jā. Un tagad tikpat labi tu vari arī iepērt kādā maisiņā. Nu, lūk, un tagad mēs te spēlējam. Es paceļu un saku lielisks. Un tad kurš pirmais pasaka, ka viņam ir īpašības vārds, tas uzliek sev uz laukuma marķieri. Mēs griežam atkal nākamo Ventspils. Es saku, man ir lietvārds. Un es sev uzlieku marķieri. Un tā mēs turpinām. Kurš pirmais pasaka, ka viņam ir konkrētā vārdšķira, tas var uzlikt sev šo te marķierīti. Mazais. Te jau virzamies uz vienas līnijas iegūšanu. Pirmā, man ir skaitļa vārds. Un es nolieku. Un tā mēs turpinām, kamēr bērns ir ieguvis visu līniju un skaļi sauc bingo! Un, ja ir vēlme, tad mēs varam arī kaut kā pārbaudīt, vai bērns tur nav samelojies kādā brīdī. Tad paskatoties uz šīm te kartītēm, paskatoties uz viņa atzīmētajām vārdšķirām, mēs varam pārbaudīt. Bet, ja jūs spēlējat divatā, tad jau jūs redzat, kā bērnam iet. Visbiežāk es bingo spēlēju grupās vai nu ar 2 bērniem, vai ar 1 bērnu, tad man nav liela grupa. Un ja tu spēlēsi bingo ar lielu grupu, tādā gadījumā es gan tev ieteiktu varbūt drukāt tādas lielākas šīs te vārdu kartītes, lai tu vari tās pacelt, ka viņš arī redz to kartīti tā labi no savas vietas, un tad var saukt, vai viņam ir konkrētā vārdšķira. Tad, kad mēs spēlējam šo spēli ar 1 bērnu vai 2, tad es vēl daru tā. Stāv mums kaudzīt ar vārdiņiem, un mēs pēc kārtas paceļam kartīti. Es paceļu, es izlasu ēda, padomāju, pasaku darbības vārds un uzlieku marķieri. Vai nu šo te akmentiņu, vai arī maniem skolniekiem patīk ņemt šīs te feinās vārdšķiru simbolu figūriņas un uzlikt tās uz laukuma, bet ideja ir tāda, ka mēs pa apli ejam, paņemam kartīti, pasakam, kas tur rakstīts, piemēram, tagad tu pie šīs te lapas izvēlec kartīti, saki liels, tu padomā, ja nepieciešams, pasaki īpašības vārds un atzīmē. Un tad vēl nākamais. Un ja, piemēram, es izvēlku kartīti zīmēs, kas ir darbības vārds, un man, piemēram, ir situācija, kad visi darbības vārdi ir jau aizklāti. Viss ir aizklāti, un man atkal ir darbības vārds. Nu tad neko. Tad es palieku tukšā un iet nākamais bērns. Tā kā var spēlēt arī šādi. Katrā spēles laukumā ir arī lauciņš, uz kura rakstīts jebkura. Tas nozīmē, ka tur der jebkura vārdšķira. Tātad, ja bērns strateģiski domā, ka viņš taisīs 5, piemēram, šeit, vai šādi, vai šādi, vai šeit, viņam ir jāsavāc 4 vārdšķiras, un 5. viņam jau ir. Un var izdomāt vēl dažādas spēles variācijas, lai būtu aizraujoši, interesanti, izzinoši, jo šo te spēli bingo var spēlēt gan, lai nostiprinātu jau zināšanas, gan arī, lai uzzinātu, kas tad tās vārdšķiras īsti ir. Un es ieteiktu šo te spēli noteikti, ja iet Montessori ceļu spēlēt pēc tam, kad bērns ir iepazīstināts gan ar valodas zemes pasaku, kur viņš ir dzirdējis visas 10 vārdšķiras, un viņš ir redzējis to simbolu. PDF dokumentā tu atradīs informāciju, kā tad katru no vārdšķirām Montessori pedagoģijā apzīmē un arī īsu aprakstu. Par tām vairāk es stāstu gan kursā Izlase pasauli, gan arī ievads gramatikā. Spēlējot bērns jau dzird, lietvārdi skan tā, darbības vārdi skan šitā, partikulas tādas īsas, saikļi arī, ka viņam jau kaut kādas asociācijas veidosies. Izmanto iespēju un iepazīstini savu bērnu, savus skolniekus ar vārdšķiru bingo.